Šodien apskatīsimies tiešsaistes programmu Tracker Online, kuras mērķis ir palīdzēt izsakot kustībai, veikt mērījumus dažādiem ķermeņiem kustībā, lai pēc tam tos datus varētu analizēt un attiecīgi izdarīt secinājumus vai mērījumus vai kādu citu lietu, kas ir saistīta ar fiziku, un ne tikai. Šajā kontekstā tas var noderēt arī kustības projektā, analizējot pātrinātu un rotācijas kustību. Lūk, šeit jūs redzat pašu programmu. Viņa ir pieejama gan desktop versijā, tātad kā lietotne par brīvu lejupielādējumu un instalējumu datorā, gan to var arī izmantot tiešsaistē. Te ir arī saite Fizlet.org tracker, kur to var darīt. Bet, atveram, un es parādīšu attiecīgi, kā to var darīt. Ja? Tātad pirmā lieta, kas ir, mums ir jābūt video failam, iefilmētam, vēlams, tā kā ļoti ieteicams no vienas vietas tā fiksēti, lai redz tikai kustību. Manā gadījumā, ja es atvēršu un parādīšu tātad viņās load, rekur tātad kur viņš ir? Kur arī ir, paiet nedaudz laiks. Tātad manā gadījumā tas ir slīpa plakne, pa kuru noripo vienkārši cilindriskas formas ķermenis, jeb kaut kāda skoča rullīts, līmlēns rullīts. Viens ieteikums filmējot video ir mēģināt atlikt kaut kādus punktus, kuriem būtu viegli sekot, jo tā iespēja šajā programmā ir tāda, ka var arī automātiski sekot kādam punktam. Bet, jebkurā gadījumā sagatavojam failu, būtu vēlams viņam nebūt pārāk lielam apjomu ziņā, lai var dators un internets tikt ar viņu galā. Ko mums vajag? Tad pastāstīšu pāris lietas. Pirmā lieta, šeit mums ir tāds koordinātu sistēma, violēta sadaļa koordinātu sistēma, kurā mēs ievietojam savu koordinātu sistēmu, ko var arī laika gaitā mainīt, un dati mainīsies, bet iestatīsim. Piemēram, mūsu gadījumā iestatīsim, ka 0 punkts, aizvalkot centru, 0 punkts būs te rekur centrā, un šī te mazā līnija, tas norāda X pozitīvo virzienu. Mūsu gadījumā, tā kā mēs kustamies slīpi, mēs viņu uzstādīsim, tā kā pavalkot mazliet pa labi ar peli, mēs viņu uzstādīsim paralēli slīpajai plaknei, tādā veidā, kad sanāks, ka tas rullīts ripos pa X asi. Mēs esam uzstādījuši, noņemam nost, un viss kārtībā. Otra svarīga lieta, pat svarīgākā, ir pateikt datoram vai šai programmai, pa kādiem attālumiem mēs runājam. Tad šajā gadījumā mums ir šeit tāds calibration stick. Tātad šeit redz, kur ir new calibration stick. Un ar to mēs pateiksim, cik liela ir izmēra. Un tāpēc šeit apakšā ir mērlenta. Es uzvilkšu, ka viens punkts ir te. Tas izstāsta, ka varētu būt 20 cm, un tad 30, 40, 50, 60. Te ir 70 cm. Tātad šis ir punkts no 20 līdz 70. Tātad īstenībā tas ir pusmetrs. Ieklikšķināsim iekšā un uzrakstīsim 0,5 metri. Ok, tātad esam iestatījuši, un arī to var ņemt nost, lai viņš netraucē. Īstenībā mēs vajadzētu mazliet lielāku viņu uztaisīt, pamēģināsim mazliet stūrīšu to padarīt lielāku, lai mums ir vieglāk sekot. Un tad mums vajag definēt punktu, kam mēs sekosim. Tāpēc mums te ir augšā track, new point of mass, tātad mēs sekosim masas punktam. Ļoti labi, forši, tas ir masas punkts A. Name, es varu uzrakstīt, ka tas ir centrs. Manā gadījumā tas ir centrs, tātad sekosim centram līdzi. Ja? Un tas, kā mēs to sekosim, būs, vienkārši klikšķināsim, kur viņš atrodas. Bet, varbūt no paša sākuma mēs to nedarām. Ja es palaidīšu video, jūs redzat, sākumā man roka stāv uz vietas, un tikai pēc tam tiek palaists vaļā, tāpēc es uzgriezīšu uz to vietu, kur es sāku palaist. Rekur šitā te, rekur būs, un viņš aiziet uz augšu, tātad nedaudz atpakaļ. Labais taustiņš uz tā punkta, un tur būs set start frame to slider. Tātad sāksim mērījums no šīs te vietas. Un beigās mēs varam paskatīties, ka viņš te ripo lejā. Man faktiski te jau mērījumus vajadzētu beigt. Kaut kur
Tā, jau aizskrēja pa tālu. Tā, kur tā viņš palika? Tā, palaidīsim, lai viņš noripo, kur viņš sāka ripot. Un īstenībā beigas man nemaz tik ilgi nevajadzēs. Pilnībā sākumā pietiks, ja mēs to izdarīsim hop līdz šai vietai, kas ir kaut kāds 146. slaids. Tātad te būs labais taustiņš set end frame to slider. Ja, un viss ir, un tagad mēs varam uzlikt, lai viņš ir sākumā. Okay. Nu, lūk, un tas, kā mēs to darīsim, būs ar turot shift pogu, nospiedīsim shift pogu, tad parādās, redzat, tāds krustiņš, un tad es klikšķināšu virsū uz tā centra. Un tāpēc man ir labi, ka man te ir tas punkts, es zinu, sakot centrumu, pirmais mērījums ir, un te jau labajā pusē automātiski veidojas tabula un grafiki. Un šādi te turpinu, un viņš jau katreiz noklikšķinot pabīdās uz priekšu pa vienam slaidam, un mēs tā darām. Bet šis izklausās ļoti lēni un ļoti apnicīgi visiem tiem slaidiem sakot līdzi. Var tā darīt, bet ja ir kvalitatīvs video, mēs varam arī likt viņam automātiski sekot. Un kā tas notiek, tātad mēs ņemsim joprojām to pašu track, centrs, un šeit es ņemšu apakšā sadaļu auto tracker. Atvērsim sadaļu auto tracker, un te ir rakstīts to create a new keyframe, shift control click. Tātad, ja es gribu konkrētam punktam sekot, jānospiež shift un control, un tā kopā, un tad ir. Tātad es nospiežu shift control, un noklikšķinu te uz savu melno punktu, un tātad tas, kas būs tagad labajā pusē, tad viņš meklēs šādu te melnu punktu ar baltu apaļumu kaut kādā konkrētā rajonā. Un es viņu varu pamainīt, ja es gribu, bet man tīri ok, arī šis strādā, bet viņu var pabīdīt lielāku, mazāku, viņu var, ja es piezūmošu, ar rullīti var piezūmot, un es varu, uzlikt, reku redzat, lai viņš, bišķiņ centrā būtu, kaut kā šādi te. Un es varu pataisīt viņu arī nedaudz lielāku, lai viņš meklē lielākā rajonā vai tam līdzīgi. Un tad viņš meklēs katrā nākamajā kadrā šādu te melnu punktu, un tā automātiski viņam sekos. Ja? Pamēģinām search, spiežam pogu search, un aiziet, redz, viņš sāk meklēt. Kur ir tas, ko, templates ir tas, ko viņš meklē, un tad te match ir tas, ko viņš atrod, un tā viņš iet uz priekšu un iet pa kadram. Bišķiņ ātrāk ir. Un, ja es viņu pavilkšu malā, tad te var ļoti skaisti redzēt, kā veidojas jau koordinātas un visādi grafiki. Ja? Tā kā ļoti labi. Iet pa kadram, šim būtu jāizseko līdzi, lai redzētu, kā tas notiek tādā ziņā, ka varbūt kādā brīdī viņš neatpazīst kādu kadru, un tad mēs viņam pasakam, šis dar vai nedar, vai izlaist, vai iet tālāk. Ja? Bet pagaidām jau ir diezgan labi, jau ir kaut kādi 20 punkti veikti, un var arī redzēt, kas notiek ar X koordināti, ka viņa tāda paraboliska kļūst, tā kā tas ir vienmērīgi pātrinātā kustībā. Ja? Lai iet, jā, atkarībā no datora veiktspējas, šis būtu tā kā ātrāks vai lēnāks process, bet, jebkurā gadījumā tas ir noteikti ērtāk un vieglāk nekā pašam klikšķināt visu laiku virsū. Tā, kā viņam iet, ir kaut kādi mērījumi jau, pagaidīsim, lai vēl kādi būtu, un tad es nostopēšu, lai parādītu tālākās lietas. Tā. Ja tā ir kustība, ja tas ir ķermenis, kas ripo, tad vēlams sekot pātrinātas kustības gadījumā, ir vēlams sekot centrālajam punktam. Ja? Par to malas punktu, to jau mēs citā reizē varam parunāt, var arī izsekot malas punktu un tad skatīties uz rotācijas kustību. Bet, pagaidām pietiks, spiedīsim stop. Viņš tur jau var tālāk darboties, bet, pagaidām mums nevajag.
ņemsim ciet, un es pievērsīšu uzmanību tam, kas notika labajā pusē. Labajā pusē mēs esam ieguvuši grafikus, 2 grafikus, un mēs esam ieguvuši tabulu. Tie grafiki tīri vizuāli, viņus var mainīt, un tāpat tās arī kolonas var mainīt. Tā kā, piemēram, manā gadījumā, ja es gribu analizēt kustību vienā dimensijā, man interesē tikai x-as dati un ātrums. Pieņemsim pa x-asi, tad es uz kolonnām varu pateikt, man jāparāda x un vx. Y man īsti nevajag šajā brīdī, jūs redzat, viņš ir ar 10-3 ar ļoti nebūtisku izmaiņu. Tas nozīmē, ka uz augšu uz leju viņš īsti nepārvietojās, jo es noliku, ka koordinātu asis ir paralēli slīpējai plaknei. Ja es to koordinātu asi mainu, tad šie dati automātiski arī mainīsies līdzi. Bet es paņemšu x un vx un pātrinājumu varbūt un y noņemšu nost, visus pa x asi. Un paskatīsimies, kas tas šeit sanāk. Un grafiku ziņā. Grafikus man pilnībā pietiks ar vienu grafiku, kur ļoti skaisti var redzēt parabolisku. Tātad parabolika, tā ir vienmērīgi pātrināta kustība. Paskatīsimies, kas notiek, ja es uzklikšķināšu uz vertikālu asi un paņemšu, piemēram, vx. Ātrumu gan viņš nav sarēķinājis. Interesanti. Labi, laikam tāpēc, ka man te apakšā nav tā ātruma, bet... tūliņās paskatīsimies, kas te mums te. Tad laikam būs pašiem jāizrēķina tas ātrums Excelī, bet labi. Tajā brīdī, kad mums ir dotas koordinātas, tad mēs varam šos te datus nokopēt un Excelī jau sarēķināt visu pārējo. Ja? Tā kā tik tālu tas ir galvenais, ko iegūt, jo pēc tam šos datus var vienkārši ar Ctrl+A vai vienkārši iezīmēt. Ja? Piemēram, Ctrl+A, es viņus iezīmēju, Ctrl+C, ja? Kopēt, un es viņus varu izeksportēt vai, vienalga, kā es to varu darīt, varu dabūt Excelī un pēc tam viņus arī attiecīgi apstrādāt. Jo pamatmērījumi mums ir iegūti, un tad tālāk ar viņiem jau var analizēt. Trackeri var izmantot arī jau datu analīzei, bet man liekas, ka visērtāk šeit ir tikai iegūt datus un pēc tam ar viņiem tikt galā jau Excel vai citā lietotnē apstrādāt un iegūt to, ko vajag. Pagaidām man liekas, ka šie dati ir ļoti forši, parāda vienmērīgi pātrināt kustību, veidojas paraboliskas forma, un to mēs tad varam pēc tam analizēt. Labi, pagaidām tas ir viss uz pamatlietām. Pēc tam vēl var apskatīties arī izsekot otram punktam līdzi malas punktam, kas būtu par rotācijas kustību, jā, var uztaisīt jaunu punktu un izsekot viņam līdzi, un pēc tam attiecīgi arī likt viņam parādīt tikai rotācijas kustību, tā kā uzliekot šo par centru. Bet tas cits video, pagaidām sākumam ar šo arī pietiek. Paldies!